Čau visiem, 6. epizode ir klāt. Un turpināsim, kāpēc ir būtiski klasificēt to kā noziegumu šo, ko es jums stāstu. Kāpēc ir būtiski? Tāpēc, ja mēs viņu nekvalificējam kā noziegumu, tad mēs padarām to par legālu un gļēvumu. Šo gļēvumu, tas arī patiesībā ir savas valsts un zemes nodošana ienaidniekam, baidoties no kaujas, kas ir gļēvums. Ja mēs to tad mēs to atzīstam par gļēvumu, tā kā šo gļēvumu padarām par normu. Ja. Līdz ar to, kas tur slēpjas šis gļēvums, tad mēs sakām, ka būt gļēviem ir normāli. Ja. Tas tā kā līdz šim. Ja. Mēs uzskatām, gļēvums tas ir labi. Ja. Mēs uzreiz pāriem pie okupācijas, tas nozīmē, mēs izlaižam šo nodošanas aktu, izlaižam visu šo noziegumu, kas arī ir noziegums, mēs par to nerunājam, mēs uzreiz pāriem uz okupāciju un noslēpjam šo gļēvumu aktu. Tas nozīmē, ka mēs atzīstam, ka būt gļēvam, nodot savu zemi un cilvēkus un vispārējo, ka tas ir labi. Ja. Sanāk tā, mēs tā kā ierakstam to tā kā mūsu domāšanā, mūsu vispār dzīves izpratnē, tā šo lietu, gļēvums, tagad mēs atrodam gļēvums, sanāk, mēs tā esam nodefinējuši tā kā šis gļēvums, tas kā mūsu tā kā izdzīvošanas formula, mēs cīnītos par brīvību, 40. gadā. Tā būtu mūsu izdzīvošanas formula. Cīņa par brīvību. Mēs cīnāmies, mēs gribam būt brīvi uz savu valsts. Bet mēs to nedarījām. Mēs izvēlējāmies gļēvumu, nodevību, ka mēs necīnāmies. Un līdz ar to, līdz šai dienai, tas ir tā kā, tas tā kā ir mūsu tāds kaut kāda formula, pēc kā mēs dzīvojam. Gļēvums kā formula sanāk, Mēs tā kā nodefinējam, mēs neesam atzinuši. Tā situācija ir, mēs nonākam pie tādas lietas, Tas nav slikti vienkārši, kā mēs redzam, mūsu tauta dzīvo, vairojās mums savas zemes, savas robežas, savu valsts, savu valodu. Tas nav nekas slikts. Tas ir labi. Bet, nākamajā epizodē parunāsim varbūt par kaut ko citu, kaut ko varbūt pozitīvāku. Labi, tiekamies!